Re, kur iet Alnis. Es braucu ārā un re, kur Alnis nāk lēnā garā uz manu mašīnas pusi. Re, kur ir Alnis. Pamēģināšu viņam pabraukt tuvāk. Re, kur Alnis nāk lēnā garā uz manu pusi, uz mašīnu. Ekskluzīvi kadri. Tikai tiktokam no manis, kā vienmēr. Nu, viņš no maniem kādi 50 metri nepilni ir. Nāk lēnā, uztikai. Nāk šurp. Tiešām nāks uz mašīnu. Viņš pat nebaidās no mašīnas. Un tas man arī drusciņi sāk uztraukt. Man tagad interesē, kur viņš tagad ir sataisījies iet. O, tas gan man sāk uztraukt. Uz kurien? Pie tam tas ir mazais bērns. Es neredzu mammu. Kur viņam ir mamma? Un kāpēc viņš ir viens? Te ir man maize, bet nu tas būs pat raku bļāviens. Ja es tagad Alnim došu maizi, un tas būs vāks. Tie būs tādi kadri. Ies pāri. Tiešām? Tīdrit vai koci. Vot normāls pasākums. Dritoju. Un šitas ir labs. Labi, bijis nebijis. Piebrauksim vēl tuvāk. Ja viņš ļaus. Nē, viņš neļaus. Viņš deso prom. Kur viņš palika? Ne, neiet prom. Hop. Nu labi. Kurš milzīgs.
Interesanti, cik tuvu es viņam varētu pieiet. Smuki, vai ne? No tā. Tas ir TikToks. Un tas ir TikToks. Labi, es vēl, kamēr gabaliņu pabraukšu, es vēl neslēgšu ārā. Es nebiju plānojis slēgt iekšā, bet izskatās, te normāls pasākums bija. Īsāk sakot, viņš kaut kur man tepat blakām iet pa labi no manis. Viņš tepat kaut kur man paralēli iet. Es zinu, kur viņš izies. Viņš neies pa mēru. Teorētiski es domāju, ka viņš ies šeit. Varbūt. Te ir izcirtums, viņš iznāks ārā. Varbūt arī nē. Labi, visiem paldies!